Mani sauc Jānis, esmu dizainers, un es darbojos startupā ar nosaukumu Infogram. Un šovakar es vēlētos ar jums dalīties ar kaut kādu mūsu pieredzi, kā mēs izmantojam dizaina procesu savā darbā, kā arī pastāstīt, kas vispār ir Infogram un kā tas radās. Bet pirms tam es gribētu pastāstīt par tādu kā to motivāciju vai to lielo vīziju, kas ir gan man personīgi, gan mums vispār Infogramā, kādēļ mēs vēlamies veikt kaut kādu inovāciju un kādēļ vispār mēs kaut ko daram. Un tās ir divas tādas lietas. Pirmā ir tā, ka mēs dzīvojam civilizācijā, kurā informācija tehnoloģijas pastāv jau pietiekami ilgu laiku, lai principā par jebko šajā pasaulē, un vidē, kas mums ir apkārt, būtu pieejams ārkārtīgi liels datu apjoms. Un šis apjoms nepārtraukti aug aizvien straujāk. Līdz ar to tā kā kvantitatīvi šie dati aug arī kvalitāte, ar kādu mēs varam izdarīt kaut kādu šo datu analīzi. Un līdz ar to mēs šo analīzi varam izmantot aizvien kaut kādu kvalitatīvāku lēmumu pieņemšanā, gan savā ikdienā, gan darbā. Šos datus mēs varam izmantot arī, lai gūtu apstiprinājumu vai arī noliegumu kaut kādiem mūsu pieņēmumiem, izmantot tos kā argumentus diskusijās vai arī, lai pasniegtu informāciju daudz efektīvāk, lakoniskāk. Līdz ar to izteiksmes veids, kas ir infografika un datu vizualizācija, nav vairs sastopams tikai zinātniskos izdevumos un grāmatās, bet ir arī mums visapkārt ikdienā ir kļuvis šis izteiksmes veids kā papildinājums cilvēku valodai. Un tā mūsu vīzija Infogramā ir padarīt šo datu vizualizācijas iespēju daudz pieejamāku un saprotamāku aizvien plašākai sabiedrībai. Lieta, kas man pašu aizrauja šajā, ir, ka izmantojot šo datu analīzi, mēs savā veidā to arī varam izmantot paši savā darbā, kaut kādu savu dizaina lēmumu pieņemšanā. Un savā veidā tas darbs, ko mēs darām, palīdz mums pašiem to paveikt aizvien labāk. Ja šī pirmā pamatvērtība ir tāda vairāk kā racionāla, tad otrā vērtības, ko mēs balstam kaut kādu savu vīziju, ir vairāk emocionāla. Un tas ir tas, kādēļ vispār no rīta piecelties no gultas un kaut ko sākt darīt, ja pasaule mums apkārt ir pārbagāta ar dažādām problēmām un grūtībām. Pirmkārt, droši vien tas ir tas, kādēļ mēs no rīta pieceļamies, ir tas, ka mēs esam dizaineri. Mums nepārtraukti patīk uzprasīties visādām jaunām problēmām, un mums patīk tās risināt. Un patiesībā, jebkurš cilvēks, kurš apzināti sevi ir izdabūjis no rīta ārā no gultas, viņš arī ir dizainers, jo viņš jau ir atrisinājis kaut kādu problēmu. Savukārt, pastāv uzskats, lai radītu inovāciju, tātad ir jābūt radošam. Bet, manuprāt, būt radošam gluži vēl nav pietiekami, lai inovācija rastos, jo radošums savā saknē ir kaut kas
tik fundamentāls kā vēlme izdzīvot. Tā ir gan individuāla vēlme izdzīvot, gan visas sabiedrības izdzīvošanas tā kā instinkts kopumā. Un tas piemīt principā jebkuram. Un priekštečiem pirms mums vajadzēja būt ārkārtīgi radošiem, lai vispār izdzīvotu, teiksim, leduslaikmetā, vai ne? Un ja šis radošums ir tāds kā vairāk stāvoklis, kurā atrodas cilvēka prāts tajā brīdī, kad viņš saskarās ar kādu problēmu un risina to, tad inovācija jau ir kaut kāds reāls risinājums vai priekšnoteikums, lai tas rastos. Un tas parasti rodas tajā brīdī, kad mēs uzņemamies atbildību. Atbildību par to savu radošo procesu. Un mums dizaineriem, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski mācīties un iemācīties šo spēju uzņemties atbildību. Mums ir nepārtraukti jādomā līdzi, nepārtraukti jādomā aizvien plašāk vai jāuzdot visādi dīvaini jautājumi, vai šis risinājums vispār kādam ir vajadzīgs, vai tas uzlabo vidi, kurā mēs dzīvojam. Jāprot kļūdīties, mācīties no šīm kļūdām un jāuzdot vēl daudz citi eksistenciāli depresīvi jautājumi. Bet, manuprāt, tieši tas ir tas, kas ir ārkārtīgi aizraujoši, jo tādā veidā tu vari būt par sastāvdaļu no tā dzinējspēka, kas sabiedrībai liek ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties, tātad pateicoties šīm inovācijām. Kā teica dizainers un izglītotājs Viktors Papineks, vienīgā būtiskā lieta par dizainu ir, kā tas attiecās uz cilvēkiem. Vai cik racionāli un objektīvi mēs varētu risināt dažādas dizaina jautājumus, tikai šis mūsu cilvēciskais faktors, tas, ka mums ir emocijas, spēj to tā kā novērtēt. Un šīs visas lietas, manuprāt, ir tās, kas piemīt mums, un mēs cenšamies tām iet infogramā. Un īsumā par to, kas ir infogram. Infogram ir web-bāzēts rīks, jeb aplikācija, ko var izmantot internetu pārvalkā, ar kuras palīdzību ir iespējams bez nekādām priekšzināšanām grafiskajā dizainā vai programmēšanā radīt interaktīvas datu vizualizācijas, publicēt tās vai ir izmantot tās drukātā veidā. Galvenās lietotāju auditorijas ir mēdiji un blogi, kas izmanto datu vizualizācijas savā publikācijās. Tas ir izglītības iestādes, kas izmanto infogramu, lai mācītu studentiem vai bērniem mācību vielu, kā arī tie ir dažādi uzņēmumi un organizācijas, kas izmanto datu vizualizācijas savos atskaitēs gan publiski, gan iekšēji savā uzņēmuma vidē. Infogrami pieejams bez maksas ikvienam, bet par kaut kādu zināmu samaksu mēnesī vai gadā iespējams saņemt papildus funkcionalitāti. Tas īsais stāsts, es centīšos īsi, kā infogram radās, jeb kā no idejas tas nonāca līdz risinājumam. Sākās 2012. gadā, kad diviem tolaik kolēģiem kādā no ziņu portāliem Latvijas bija jāsaskarās ar kādu problēmu, kas bija, ka kvalitatīvas datu vizualizācijas radīt ir ārkārtīgi darbietilpīgi un salīdzinoši dārgi. Bet, kā jau zināms, medijos visu vajag uz vakardienu, un tas gluži tā kā nebija tas veids, kā kaut ko tā kā varētu paveikt. Un
Līdz ar to radās šī ideja par šo rīku, kas varētu ļaut to izdarīt aizvien efektīvāk, un ātrāk un vienkāršāk. Jaunizveidotā Infogram komanda devās uz pāris mēnešiem uz Helsinkiem, kur ar Hack4Word atbalstu un Startup Saunas, kas ir startup akcelerators, Startup Saunas ietvaros tika izstrādāts prototyps, kas drīz vien bija arī kā pabeigts un ieraudzīja dienas gaismu. Principā pēc kaut kādiem 7 mēnešiem jau bija izveidot 100 000 infografiki, kas pēc 3 mēnešiem jau dubultojās, ar to sekoja atpazīstamībai sekoja balvas, un balvām, protams, seko arī investīcijas, kas kopumā ir piesaistītas vairāk kā 1 miljons eiro. Infogram ir bāzēts šeit pat Rīgā, komanda ir internacionāla, bet mums tagad arī ir birojas San Francisco. Īsumā par Infogram tagad es vēlētos to pastāstīt, izmantojot skaitļus. Tie ir aptuveni 1,5 miljoni reģistrēto lietotāju, kas ir vidēji 50 000 jauni lietotāji mēnesī. Tie ir vairāk kā 2,3 miljoni izveidot infografiku, kas vidēji ir 100 000 jauni infografiki katru mēnesi. Un tas saturs, kas tiek radīts ar Infogram, sasniedz vidēji mēnesī 15 miljonus cilvēku. Starp lietotājām ir arī daudz atpazīstami mēdīji, kā arī lieli uzņēmumi un izglītības iestādes. Bet tagad es gribētu īsumā padalīties ar to, kā mēs izmantojam dizaina domāšanu savā darbā, lai veiktu šo inovācijas, lai attīstītu produktu. Un es gribētu atzīmēt tādus 3 galvenos procesus. Pirmais ir UX dizains, par kuru, protams, par kuru definīciju pasaulē visi strīdās un tā tālāk, bet neieslīgsim tajā visā. Mēs to saprotam, kā uzlabot lietotāju pieredzi ar interakcijas dizaina palīdzību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka lietotāju skaits Infogramā ir pietiekami liels, lai mēs varētu veikt kaut kādu statistisku analīzi, kas būtu kvalitatīva, un balstoties to izdarīt kaut kādus lēmumus par dizaina risinājumiem. Pirmkārt, tas ir darbs, ko veic mūsu lietotāju atbalsta komanda. Tas nozīmē izveidot dažādus kanālus, kā lietotājs var pavisam vienkārši uzdot kaut kādu jautājumu, ja viņš nav kaut ko sapratis, kā darīt aplikācijā, ja kaut kas nestrādā vai nav saprotams, vai, piemēram, trūks kāda funkcionalitāte. Tas viss mums ļauj izveidot kaut kādu paternu par to, kāda ir šī brīža lietotāja saskarsme aplikācijā, un izdarīt par to, uz to balstoties kaut kādus lēmumus nākotnē, kā attīstīt produktu. Protams, arī būtiski šiem visiem mūsu lietotājiem pēc iespējas ātrāk arī un kvalitatīvāk atbildēt, jo veidot priekšstatu, ka mēs neesam kaut kāda ļaunā milzu robotu korporācija, arī palīdz uzlabot tādu kopējo lietotāju pieredzi saskarsmē ar mūsu produktu. Otrs ir veikt tādu tīru statistisku arī izpēti, kā lietotāji uzvedās aplikācijām. Tas nozīmē veikt kaut kādus mērījumus, cik vidēji, teiksim, bijis laiks, kopš lietotājs reģistrējās un izveidoja pirmo infografiku. Cik no izveidotiem infografikiem reāli ir publicēti.
kāda veida datu vizualizācijas ir visefektīvākas un tam līdzīgi, kas arī ļauj pieņemt kaut kāds dizaina lēmums. Un bez šaubām tie ir AB testi, kas tā vietā, lai mēs tērētu laiku savstarpēji strīdoties, vai zilo vai sarkanu pogu labāk, vai izvietot šo paneli pa kreisi vai pa labi, mēs vienkārši publicējam abus šos variantus un vienāda skaita dažādām lietotāju grupām un gluži vienkārši salīdzinām procentuāli, kurā gadījumā tas risinājums ir lietots biežāk. Un trešā lieta, kas ir, manuprāt, visefektīvākā un ko mēs tā kā varbūt neesam vēl veikuši pietiekamā apjomā, kā gribētu, un tas ir tāds mūsu nākotnes plāns, ir dažādu vecumu un nozaru lietotāju grupu testi klātienē. Tas prasa, protams, daudz vairāk ieguldītā laika, bet ir fundamentāla lieta, ko var iegūt no šī testa, ir paša cilvēka emocijas, ko ir diezgan grūti izmērīt. Un, protams, arī var iegūt datus par to, kas ir pirmais objekts interfeisā, uz ko cilvēka acis ir fokusējusies, vai cik pagāja laiks, kopš lietotājs pārgāja no vienas darbības uz otru, bet tas pozitīvais šajā metodē ir tas, ka cilvēks jebkurā brīdī viņš var vienkārši pateikt un izpaust, kā viņš jūtās lietojot produktu vai veicot kaut kādu uzdevumu ar šo rīku. Un ceturtais, protams, arī mēs izmantojam vecās labās klasiskās dizaina metodas, kas ir diskusijas, strīdi. Tās ir ar idejām aprakstītas lapiņas, sit visur pat salvetes. Un, protams, klasiskā lūrēšana pār kolēģu plecu aiz muguras, skatoties viņu datora ekrānā, izskot visādus komplementus, komentārus arī. Tas būtu īsumā par UX procesiem. Protams, otrais galvenais process, kas ir mūsu darbā, ir UI, kas ir lietotājs saskarnes dizains. Jeb ieterpt šo dizainu loģiku, pēc tam lietojamā estētiskā saprotamā grafiskajā valodā, kas arī tiek realizēta produktā. Un šī procesa ietvaros gribētu minēt tādas divas metodas. Pirmā pieeja, ar ko pazīstams noteikti jebkurš grafiskais dizainers un to pašu metodu ir izmanto daudz un dažādās citās disciplīnās, ir sākotnēji uzskicējam lielo bildi un tad pamazām izzīmējam mazās detaļas. Pozitīvi tas, ka mēs tādā veidā pārvaldam kompozīciju, mēs varam viegli ieturēt kaut kādu loģisko un ritmiku starp grafiskiem elementiem, kā arī beigās tas ir tāds panākt estētisku risinājumu. Bet šai metodē ir daudz mīnusu, ja mēs saskaramies ar digitāliem risinājumiem. Pirmkārt, tā kopbilde, ko ieskicēt, nav noteikti izmēros, jo datora ekrāni, viedtālruņu, telefona ekrāni ir daudz un dažādi izmēra. Otrkārt, jebkurš interfejs primāri tiek veidots nevis priekš ekrāna, kā tas izskatās, bet kā tas darbojās. Tad, principā, galvenais ir šīs iekārtas saskarnes veids, vai tā ir tastatūra, pele, skārienjūtīgs ekrāns vai varbūt arī pults, televizoru pults. Un līdz ar to tas, principā, galvenokārt nosaka, kā interfejs grafiski izskatīsies pēc tam. Tādēļ ir tāda otrā metode, ko sauc par atomāro dizainu, kad mēs sākam no otra gala. Mēs sākam no šiem mazākiem elementiem, no šiem atomiem, no kuriem pēc tam veidojas molekulas, no molekulām veidojas vielas un pēc tam matērija un tā tālāk. Šai metodei priekšrocība ir no izstrādes viedokļa, tas ietaupa laiku pēc tam, jo pēc tam mēs vienkārši ņemam šos gatavos elementus, kombinējam, veidojam jaunas salikumus. Otkārt,
kā arī tas nodrošina tādu konsekvenciju visu caur aplikācijai katrā dizaina izklājumā. Bet mīnus ir tas, ka mums nav šīs vīzijas par to kobildi tik labas. Mēs īsti neredzam, kas beigās tur var sanākt, ja mēs tikai sākam no tā mazākā elementu gala. Un bieži vien tas nonāk pie pārlieku sarežģītiem risinājumiem. Tādēļ šobrīd mēs atrodamies stadijā, kurā mēs uzlabojam esošo produktu, veicam tā redizainu, un īstenībā abas šīs metodas mēs izmantojam vienlaicīgi. Mēs tā kā mēģinam to tuneli rakt no abiem galiem, un tas ļauj mums saglabāt to estētiku, to priekšstatu par kompozīciju, kā arī tehniski ietaupīt vienkārši laiku nākotnē. Un trešais process, kurā izpaužas kaut kāda mūsu dizaina domāšana, ir, to varētu saukt par tādu infogramu komūnas izveidi. Ko tas nozīmē? Tā nav kaut kāda slepena korporācija vai nometne, bet tā situācija ir tāda, ka mēs esam izveidojuši rīku datiem, bet tas gluži negarantē to, ka lietotājs radīs kvalitatīvu saturu. Līdz ar to tā mūsu misija ir izglītot sabiedrību pēc iespējas plašāk datu lasīt prasmē. Radīt šos priekšnoteikumus, lai cilvēkam ir iespēja to apgūt, uzlabot savas esošās iemaņas un paplašināt arī kontekstu, kādā tās izmantot. Tas, protams, izpaužās tā, ka mēs organizējam vai piedalāmies dažādās konferencēs, kurās mēs teorētiski un praktiski mācam cilvēkiem, kā to darīt. Kā arī mēs organizējam to, ko sauc par webināriem, kas principā ir tā pati konference, tikai internetā, video, tiešraidē, kas pēc tam pieejam kā ieraksts, kas, protams, ir izmaksu ziņā daudz lētāk, kā arī tā auditorija, ko var sasniegt, ir daudz plašāka. Un trešā lieta ir tāds tā kā nedaudz arī atkal nākotnē ieskats ir tas, ka mēs centīsimies izveidot spēli. Mēs esam piesaistījuši investīcijas tam šobrīd, un šīs spēles palīdzību, kas principā ir orientēta uz bērniem, mēs mēģināsim mācīt datu vizualizāciju, datu lasīt prasmi. Ir ārkārtīgi forši apzināties, ka cilvēki, kas lieto, teiksim, tavu radīto produktu vai risinājumu, atrodas visā pasaulē. Viņi runā visdažādākās valodās, viņi pieder visdažādākajām etniskajām grupām, atrodas dažādā politiskā vai ģeogrāfiskā vidē, taču viņi visu šo risinājumu lieto un saprot. Kā arī tas, kas man personīgi fascinē, ir tas, ka infogram lieto bērni. Bērni lieto to mācību iestādēs, lai apgūtu kaut kādu vielu. Un ja šo rīku lieto gan lielas korporācijas, gan atpazīstami mēdīji un vienlaicīgi gan bērni, tas nozīmē, ka tu atrodies kaut kādā ceļā uz priekšnoteikumu, lai tavs radītais dizains būtu vienkāršs un funkcionāls. Tādēļ es vienkārši vēlētos visus iedrošināt, īpaši jaunos dizainerus, nebaidīties uzņemties atbildību par savu radošo darbību, domāt kritiski un piedalīties inovāciju radīšanā. Jo, manuprāt, tas ir viss aizraujošākais un viss
tāds, manuprāt, labākais veids, kā dzīvē realizēt tos Dītera Rāma 10 labu dizaina pamatprincipus. Paldies!